7 no rīta Strasbūra var sākties. Vēl nav beidzies, vēl Matīs dziedās, lai jums ir labs atpakaļ brauciens. Ja, lai visi ir apmierināti un nākošajā reizē grib atkal piedalīties, lai atgrieztos pēc tam tās mūsu mājās. Nekas jau nenotiek. Tātad šis ir 50 centu objektīvs. Gonna interview you. Okay. Hello, Rafs. Hello, Gundars. Tell me a story. The story? Okay, fine, that's all. Okay. What do you like about future? About future? Future. Because future is good because it's not now. Oh, that's good answer. Yeah. Introduce you to me. So sorry. I think we need to check the sound level. It is recording. It's red button. Okay. Beigās 18. gadsimta sākumā pamazām sāk ieņemt tādu nozīmīgāku lomu Polijā. Mēs braucam pie Poļtānas. Agrs rīts Poļu tantē 8 izbraucam. Paliks Poļu robežu punkts, kurš vairs arī nav sevišķi aktīvs, kā mēs labi redzam, jā. Guess what day it is? Vajag tā pusdienas. Tā tad esam Burger Kingā, paēdām tikko pusdienas pa 8 eiro. Jā, 8 eiro. 17 centu tualetes. Kā arī mazliet labs skats. Uz visām pusēm. Jā, un Ingus gudrais mēģina uzņemt panorāmu ar 70-300 objektīvu.
Jo man nav kita, diemžēl. Jā, jau viņam nav kita, bet Salūs Helios. Saules Helios objektīvs. Bet mēs labi zinām, ka viņam neizdosies datorā uztaisīt panorāmu, jo mans dators to nepavilks. Jā, tas nebija. Jā. Un kas tev? Viņš tie vec? Augš neizstās vēc. No to jau arī var nomainīt. Tātad esam nonākuši beidzot Strasbūrā, mūsu galvmērķi. Pašlaik atrodamies naksnīgajā Strasbūrā, jeb uz autostrādes, kā var redzēt šai fonā, kur tālumā nevar saskatīt ir koncertzāle. Jā, pirmā nakts Strasbūrā. Un jā, viesnīca ir diezgan interesanta, bet tās būs citā vlogā. Ak jā, un kā Laura Lapiņa lūdza, es atradu to fake dzintaru, jebšu Liepājas dzintaru Strasbūrā, viņš ir kaut kur tur tumsā. Viņš ir oranžīgs, bet es viņu nevaru nofočēt, jo mēs netiekam klāt pie viņa. Labi, līdz nākamajai dienai.